11. aprīlī Sociālo lietu pārvalde, Jaunatnes departaments un Sabiedrisko organizāciju padome Varavīksne Eiropas aktīvas novecošanas un paudžu solidaritātes gada ietvaros organizēja modes skates pasākumu Seniori, juniori un mode. Pats galvenais pasākuma mērķis šī ir viena no tām prioritātiem Eiropas gada paudžu sadarbība, un šis pasākums mērķis ir parādīt, ka šī sadarbība var tikt veiksmīgi realizēta. Mūsu vecuma, senioru vecuma sievietēm arī gribas skaisti izskatīties, tomēr pavasaris, un mēs pieaicinām jaunatni arī. Tas nebūs tā kā sacensības kādas, bet tomēr man liekas, ka mūsu mazbērniem arī patīkami, ja tas vecmamiņas un vectētis skaisti izskatās ārā un mājas un balles un tā tālāk. Uz Latviešu kultūras centra skatuves modes šovu sarīkoja gudras paudzes pārstāvji. Šova laikā organizatori pastāstīja par mūsdienu modes tendencēm, slaveniem modes māksliniekiem, apģērba ansambļa veidošanas likumiem. Sabiedriskas organizācijas pārstāvji parādīja skatītājiem pašdarbības priekšnesumus. Spilgta un neaizmirstama bija jaunas paudzes modes skate. Labi sagatavots defilē izsauca daudz pozitīvu emociju un žurnālistu interesi. Jārunā ar jaunatni. Viņa laba, skaista mūsu jaunatne, bet tomēr vajag vairāk runāt. Tomēr veltīt viņam savu laiku. Pasākums parādīja, ka mode var apvienot paudzes un veicināt to savstarpējo sapratni.